Turpinām raidījumu attīstības kods ar mākslas un zinātnes tēmu. Tepat Latvijā, nezināmā Latvija, tās ir tikai 2 no Latvijas dabas pētnieka, zinātnieka Gunta Eniņa sarakstītajām grāmatām. Visa viņa dzīves būtība ir Latvijas skaistumu un bagātību apzināšana. Unikāls ir arī dabas pētnieka dzīves prieks un optimisms. To mēs izjutām arī viesojoties pie viņa Dobeles pusē. Guntis Eniņš ir daudz darījis Latvijas neatkarības veidošanā, un to viņš paveica ceļot gaismā Latvijas dabas bagātības un bieži tās pat aizstāvot, kā tas savulaik bija ar Latvijas dižozoliem, kurus padomju vara vēlējās iznīcināt. Es biju tas, ka tajā 78. gadā uzrakstīja rakstu par ka tos dižozolus spridzina padomju jaunatnē, un tur sacēlās milzīgs skandāls. Uz to manu rakstu atnāca laikam 1000 vēstuļu, neko tādu neviena avīze, tas avīžu daļas vadītājs padomju jaunatnē, kas ar padomju jaunatnes nodibināšanu tur strādāja, viņš saka, nav bijuši tādi cilvēki vēstules tur. Un es taisījos iet viņas lasīt un to nepaspēju, tāpēc, ka viņas beigās savāca tur čekisti, nāca skatīties, kuri kaut ko pat daudz pārspīlēt uzraksta un tā. Savas darbības laikā viņam ir bijušas ap 1000 publikācijas, vairākas grāmatas, tāpat Eniņa kungs ir rīkojis vairākas fotoizstādes, un kas pats galvenais, tieši viņš ir radījis izvērtēšanas sistēmu alām, dižakmeņiem un dižkokiem, pēc kuras vadoties arī var piešķirt tādu statusu. Viņš neparasto spēja saskatīt alās, klintīs, rakstos, kas ir atrodami uz seniem akmeņiem, rakstu zīmēs uz klintīm. Un, protams, viņš spēja saskatīt dabā šo neparasto ar tādu vērīgumu un ar tādu mīlestību, kas liek cilvēkam paskatīties uz to vēlreiz, iemīlēt savu gaitu uz šo objektu, iestaigāt taku un paturēt to atmiņā un parādīt vēl citiem. Interesi par dabu, kādu to varbūt neredz daudzi citi. Guntis Eniņš sajuta sevi jau agrā jaunībā, klīstot kopā ar brāli gar Daugavas krastiem. Lediet vai ne, un skatāmies un vienkārši ejam gar to Daugavas krastu, un interesanti, kad pilsēta izbeidzas un parādās tur pēkšņi klintis, tādus dolomitus ieraugam. Un mēs tikai ejam, toreiz aizgājām līdz Salaspilī. Te jau nebija apludināts, te bija tie dolomitu krasti, spraugas un tie brīnumi tur, tā upe krācis parādās pret Doles salai. Veselus 20 gadus Guntis Eniņš strādāja Veselības aizsardzības ministrijas eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniski pētnieciskajā institūtā, un tieši šajā laikā viņš pirmo reizi saskārās ar ļaundabīga audzēja ārstēšanas problēmām. Viņa sieva saslima ar melanomu. Taču, pateicoties kolēģis Ainas Mucinieces padomiem, izdevās šo slimību apturēt. Pēc kāda laika veselības problēmas sākās arī pašam Guntim Eniņam, un tieši ar plaušām. Tad viņi tur izdara to visu tur iekšā bronhoskopijas un kas, un tad tā nodaļas vadītāja man saka, jums ir vēzis, pie tam neoperējams. Tad es iešu mājās. Ko jūs, vadītājs? Mēs jūs tādā stāvoklī nemaz nevaram uz mājām laist. Onkoloģe Eva Vecvagare uz Eniņa kunga slimību paskatījās savādāk, daudz optimistiskāk un bez nolemtības nots. Nozīmēja atkārtotu bronhoskopiju pēc 2 mēnešiem, bet tajā laikā Eniņa kungs bija plānojis viesoties Kalifornijā un pētīt turienes kokus. Daktare teikusi, lai tikai braucot un pateikusi zelta vārdus – vēža šūnām optimisms nepatīk. Un tā bija kā formula Gunta Eniņa turpmākai dzīvei. Viņš turpinājis aizrautīgi pētīt dabu un paralēli lietojas tepat Latvijā Ainas Mucinieces izstrādāto medikamentu Rigvir, kas ir dabiskas izcelsmes vīrus un kurš ir apmācīts cīnīties ar vēža šūnām. Sākotnēji bija pierādījumi, ka tas veiksmīgi cīnas tikai ar melanomu, taču laika gaitā pierādījās, ka tas spēj iedarboties arī uz citām vēža formām, un arī Gunta Eniņa veselības uzlabošanās tam ir apliecinājums. Un, protams, apvienojumā ar pamatīgu optimisma devu. Varbūt, kad tur no augšas kāds dod man kādu tās prieka porcijas, un pēkšņi man gribas ne no šā, ne no tā paliekties uz vienas kājas. Ai, tad cik es esmu priecīgs. Man ir prieks. Tas saistās ar zinātkāri. Tieši zinātkāri bija tā, kas latviešu zinātnieci Ainu Mucinieci savulaik mudināja pētīt iespējas cilvēkam cīnīties ar ļaundabīgiem audzējiem, kā rezultātā tika izveidotas viroterapijas zāles Rigvir,
pirmais vīrus pasaulē ar onkotropiskām un onkolītiskām īpašībām, kas ir ieviests klīniskajā praksē.